Kolēģi, šodien mums jāizskata nopietns jautājums. Draudzē godība ir 25 gadi. Vai tas ir daudz vai maz? 25 eiro makā tas ir maz. 25 kartupeļi pagrabā, tas arī ir maz. 25 odi guļamistabā. Daudz. Jā. 25 neizlasīt ziņojumu draudžu čatā. Tas ir daudz. Jā. 25 cilvēki pie kafijas galda pēc dievkalpojuma. Pilnīgi normāli. Jā. 25 minūtes slavēšanā paiet kā 5. Dažiem pat vēl ātrāk, bet citiem tā ir vesela mūžība. 25 minūtes pēc mācītāja teiktā. Vēl tikai dažas raksturvietas. Lūdzu, ievērojiet kārtību. Mēs meklējam nopietnu atbildi. Vai 25 gadi draudzē ir daudz vai maz? Ja skatās kalendārā, tad mums nav tik daudz. Ja skatās, cik cilvēki ir saņēmuši iedrošinājumu, atbalstu un cerību, tas ir daudz. Ja skatās, ka Remai Latvijā jau ir bijuši 2 izlaidumi, un vēl noteikti daudz priekšā, tas arī ir daudz. Nu jā. Un cik draudzes kalpotāji un pilsētas ir svētītas caur šo kalpošanu, to vispār grūti saskaitīt. Tātad komisija ir nonākusi pie secinājuma. 25 gadu kalendārā nav nemaz tik daudz, bet 25 gadu uzticībā tas ir daudz. Nu jā. 25 gadi lūkšanās, tas ir daudz. 25 gadi kalpošanā. Tas ir daudz. 25 gadi kā atvērtas durvis cilvēkiem, tas ir ļoti daudz. 25 gadi Dieva darbā. Tas ir ļoti daudz. Jā, draugi, radies tāds jauns jautājums. Rema koledžā jau 25 cilvēki no mūsu draudzes. Tas ir daudz vai maz? Nu jā. Tas ir tikai sākums! Mēs vienbalsīgi nolemjam. Dārgā draudze godība. Paldies par 25 gadiem. Paldies par jūsu sirdī. Paldies par jūsu uzticību. Paldies par jūsu ieguldījumu Dieva darbā un Latvijas Kristus miesā. Lai Dievs bagātīgi svētī jūsu draudzi arī turpmāk. Un pievieno vēl daudz cilvēku šai lielajai ģimenei. Jā. Daudz laimes jubilejām. Daudz laimes 25 gadu jubilejā! Sēde ir slēgta. Ziniet, pie kāda secinājuma es nonācu? Nu? Ja man tagad būtu 25 gadi, man visa dzīve vēl priekšā. Un to es novēlu arī jums. Jums viss vēl ir priekšā. Amen! Tas ir daudz vai maz? Jā. Ja skatās kalendārā, tad... Viss kopā. Tas ir tikai sākums! Visi kopā. Vai ne? Jums visa dzīve vēl Jā, bet priekšā. labi, jā. Jā. Aplausi Gavils. Nu, nebija tik slikti. Ja skatās, ka Remai Latvijā jau ir bijuši 2 izlaidumi, un vēl noteikti daudz priekšā, tas ir daudz uzmanīgi skatieties. Te jāskatās ar te kamerā. Ja man tagad būtu 25 gadi, tad man vēl visa dzīve būtu priekšā. Un to es arī novēlu jums. Jums viss vēl ir priekšā.